1, 2, 3, atkal esam laivā, un re, kur man jau cepās maizīte. Un šeit ir mūsu produkcija, un te ir arī milti, un te ir vairāki jāgaunieki. Kāli, čau! Čau visiem! Čau! Un šeit ir mūsu stendiņš, un uzlikšu laivu, lai mēs redzam, ko tad mēs šeit darīsim. Tur tālumā ģenerators mums rūc. Par to paldies Kramo, mūsu draugiem, sadarbības partneriem. Tā, tūlītās ielikšu, lai jūs visi varat redzēt, ko tad mēs šeit darīsim. Tā, nu apmēram šādā veidā, ja. Super. Tad jau gaidām, kas notiksies, un tad jau arī redzēsim, kā tas viss te būs. Bet būs forši, es tā domāju. Sāk jau smaržot, vai ne? Tā, busiņā ir iekāpis no Agenskalna tirgus. Tas nozīmē, ka 2-3 minūtes un varam sākt. Tā, mans salvete ir tur. Notīrīsim galdu, jo higiēna, protams, kad pirmajā vietā. Jo ideja tāda, samalsim miltus pilngraudu, uztaisīsim maizīti. Piedāvāšu varbūt, lai uztaisa savu vārdu. Speed. Mēs jau gatavi, jā. Mums viss kārtībā, jā. Tā, panna mums būs tur. Un uzliksim pannu tur. Ok. Tā jāapstāsta, cik jūs man esat pieslēgušies tiešraidē. Labi. Tā. Nu, re, kā redzam, te baigā rosība notiek. Stilīgi, vai ne? Jo no sākuma cepsim maizīt, bet pēc tam stādīs koku. Un skatīsimies, kā tas viss notiksies. Tā, dzirdam jau skan mums policijas sirēnas. Tā. Kā teica tas mūsu prezidents, arī vārdā Raimonds. Visi zin, ko viņš teica. Labi, dzirdam jau brauc un skatīsimies, kas te tur brauc. Tā, jāpaliek varbūt tālāk, viņš nevar saprast. Bet nē, man liekas, ka visi baigi labi redz. Noteikti tie, kam bērni blakām ir, varat meklēt ātri bērnus. 11, 18 gadi varētu būt mērķa auditorija un mēģināt aicināt viņus pie telefona ekrāniem, ja neesat Rīgā. Bet, nu, es teikšu tā, komentēšu mazliet arī ļoti lielā Ambrāža, otrā ielas pusē, piebrauca busiņš, skrien bērni ļoti daudz, policisti apturējuši satiksmi, mašīnas nesaprot vispār, kas notiek, kāpēc Rīgā tūlītās veidosies sastrēgums, bet, nu, lūkosim, kā tas viss būs. Vienīgais man vienā brīdī būs jāpārslēdzās uz angļu valodu. Kaut ko jau es par to maizi zinu, jāpārbauda, kā mums par cepās, lai nesadeg. Ir ļoti labi. Tad darīsim tā, ka pagriezīsim mazliet mazāk, lai turpina smarža būt. Jo jūs esat ielikuši cepties un pieņemsim cieviņi nāk,
varat droši atturēt 92 kaut kādus grādus, un maizīte nesadegs, nesakaltīgs, jo maizīte ir gatava, kad ir iekšējā temperatūra 92, 93 grādi. Nu, ziniet, es jums parādīšu, kā tas dzīvē izskatās. Nu, tur jūs redzat baru, un tas bars tūlītās būs apkārt manam galdam. Tas ir vienkārši ārprāts. Bet labi, mēs to izdarīsim. Cerams, ka nenogāzīs mūsu laiva video translāciju. Tā, ok. Nu, ļoti liela ambrāža. Pēc tam, protams, paldies manam draugam Kārlim Buškevicam, kurš šobrīd filmē visu procesu. Pēc tam mēs atspoguļosim to visu mūsu TikTokā, mūsu visos citos kanālos, un tad mēs arī parādīsim, kā tas viss notiek. Yo, man, hi. You need gloves, yes? One question. As you ever make flowers by yourself? Flowers. Yep, flower. Yes? Over here. You make them. You make them ever? No? From the grains. From the Wait, grains. grain is flour? Yeah, you don't never know knew that? that. Okay. I always wondered what was bread was. You just need to give this, put in a milk, and just push the button. Green Which one. button? Green one, yeah. Green one. Green or red? Yeah. Green. Ow! It's coming, No yes. way! Okay. Right? And then you have a Bro, I never knew grain was. And today you can make this recipe. The dope. Bro, I never knew this. Put some seeds, yes. Put some salt. Then sugar. You like sugar? I love shit. Yes. Sorry. One, two. You love sweet bread or not sweet? I love shit. Sweet. Then much more. Yes, and much more. Okay, it's okay. And this is the baking powder. Baking powder. Yes, put it. Okay. Then come here. Tā, mums vajadzēs to galdu šeit. Galdu table. Oh my god! Sorry. We need back up. Yeah, not okay. That's the real lobbying way right here. Yes. Put a little bit oil and water. And just mix. Mix it up. Mix it up, yes. And this will call the full grain breakfast bones. No, it smells like bread. Yeah. Whoa! I never knew bread was like that. And I have the suggestions that maybe when it's ready you can make your name speed. Bro, I never knew bread or was. You can make whatever you want, and then you will have a bread over there. You can make any shape. Any shape. Oh, any shape I want. Yeah. But mix till the flour is ends, yes? A little bit water. Okay. How long you making bread for? Sorry? How long have you been making bread for? 40 years. 40? 40, yeah. Chapters 40, yeah. 14. 14. 1-4, yeah. But this is family business. This family business, yeah, and this bread is a very, very delicious because this is from whole grain flour. I mix. Some real ingredients. Yes. Nothing. As you see, we take the all grain, yes. Don't take anything from the grain and make the flours. 1 kilogram grain, 1 kilogram flours. And this is a very, very good and tasty, yes. And healthy also. Okay, is it ready? Yes. And now you need, I suggest make, you can take, oh, hello, yeah. You can take like this one. You have ever make the baguette? Not? Baguette, not? Shape, any shape. Any shape, yeah. And anything you wanna make. So I dip it in there like that? Yes, you can like
Just one, like round, like ball. Make a ball. Takes I'm gonna make a ball shape. yes, A ball shape. another Then I'm ball. gonna make a. And take deal. I made your name. How you do that? Speed, yeah? Speed. And when you go with your fire, I give it to you. Good though. I see today you love the bread, yeah? Take 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Very cut, very cut, yes. Oh, bread, yes. This is, you know, you need to, everybody tells, you know, language something, and you need to tell, grauda spēks. Grauda spēks labākais, yes. The power of grain, yeah. See you. I will make some your name with letters. Yes, speed, and go to the line and give it to you. Yes, okay. Okay, and go. Have you planted the tree? No, Nu, tas notika apmēram tā. Jā, pagriezīsim uz to pusīti, lai redzat, kas tur tālāk notiek. Jā. To take some bread or it's yours? It's mine. You can buy if you want. Okay, how much is one? One? One, yeah. Maybe 10? Oh, that's pretty much. No. Tā, un tagad mēs uzcepsim vienkārši viņa vārdu, jo viņš aizgāja cept Koku. Koku! Viņš aizgāja cept koku. Kas te notiek vispār? Kārlī! Kas tagad? Burts jātaisa? Reku, tie ir viņa taisītie gabaliņi. Tos mēs nejauksim ārā, atstāsim, ja? Šie ir iShow Speed radītie gabaliņi, kurus mēs izcepsim un neatstāsim Graudaspēkā Jāgavā pie mums, bet atdosim viņam, kad viņš sēdīsies lidmašīnā. Kur tas būs, cikos, neteikšu. Neteikšu. Viņš teica, ka es neteikšu. Slavenākais pasaules, tas tur džēs, kas... Nē, es viņu pazīstu, prasu par šo te. Aha, par maizi? Tu viņu pazīst? Es slavenākais Latvijas cepējs esmu. Jo? Nu jā, kāpēc gan mani aicināt, pe? Iedomājies? Es domāju, ka džēkais labi cepu. Nu, es labi cepu jau 14 gadus, jā. Tā, izņemsim ārā maizītes, ko mēs te izcepām. Un uztaisīsim viņa vārdu. Labadiena! Jā, bija! Tās ir tieši tās pašas maizītes, ko jūs cepāt ekskursijā. Nu, redziet, kā pasaule maza, vai ne? Slavenāks par Spīdu pašu, ja? Vai ne? Nu, es jau nekad nelielos. Jā, brauksim tad vienkārši mierīgi, jā. Es apēdu līdz pēdējā. Kā lūdzu? Es apēdu līdz pēdējā. Līdz pēdējā, jā? Vai ne? Tā. Es pareizi rakstu, ja? Jā, tu tā. 2 jātais, ja? 2. Tagad visi bērni domās, kas tas Graudaspēks tāds ir, jā?
lielība nav laba lieta, tautība ir vēl sliktāka. Ne, bet mēs esam laivā, ja? Jā, labi. Jū, koks ir iestādīts! Viss varas iet, protams. Jā, protams. Kāds spīs. Nāc labāk mazdēl ar manīm nobildēt. Re, kur nobildēsimies. Nu, re. Re, ko es taisu viņam maizīti un pēc tam aizvedīšu uz lidostu viņam. Jā, viņš vienkārši viņam ļoti daudz vietās ir jābūt, tāpēc viņš nepagūst kaut kādas minūtes, 10-15 kopā ar manīm izcept. Visu laiku jau, no rīta 9 jau tas viss notiek, un turpināsies vēl, jā. Nu jā, protams. Tā stāda koku. Tā, ieslēgsim krāsni iekšā. Liekam 180 grādus. Ģenerators rūts, viss kārtībā. Sataisīšu burtiņus, pēc tam pieejuši jums parādīšu, kā izskatās no tūma. Tā, vēl joprojām to koku roku, vai ne? Ok. Nu, labākais veids, kā latviskot kādu pilsētu, ir vienkārši ļaut viņam izcept maizi un iestādīt koku, vai ne? Čūsku, vispār starp citu šeit mazliet pēc lapsām smaržo. Bet vai čūskas tīri, es nezinu. Viens džeks ar maisiņu skrien, jā, viņš domā, ka varbūt parakstīties dabūs. Kā visi to tūkstoši, jā. Kas mums te pa pasauli. Un dubūrts jāuztais. Labs. Tad jau varbūt kādu latvisko pīnīti vēl. Labs. Jā, viss ļoti vienkārši. Šīs maizītes vispār ļoti foršs, ērti pagatavojams, jo viņām klāt ir cepamais pulvers. Un cepamais pulvers, tas viņš līdzīgi kā keksiņā. Jūs varat vienkārši izcept samīcīt, nav īsti līdzīgi kā rauga mīklā jāmīc, kaut kādas 10-15 minūtes, kamēr lipeklis izlien ārā. Jūs varat vienkārši sajaukt mīklu, redzējāt, cik tas ātri notiek. Nu, un tad atrast kādu džeku, piemēram, mani Raimondu, kas jums uztaisīs jūsu iniciāļus un izceps, kamēr jūs rokat koku. Tā, speed. Ģenerators mokās, bet nekas. Nu, izskatās labi, man liekas. Ieliksim smuki tajā. Nē, nu man jau jātaisa kaut kas cits ir savādāk. Varbūt jātaisa graudaspēks GS, ne? Burti diez vai. Uztaisīšu kaut kādu pīnīti. Savādāk saigus kopā ar viņa maizītē. Zibens jātaisa. Pareizi, zibens bija speed, ja? Labadiena. Jums liekas, ka spīds ir tāds baigi aktīvs? Es nezinu. Jums tā liekas? Jā. Jūs jau piesakojāt graudaspēkam? Instagramā vai TikTokā graudaspēkam piesakojāt? Jā, piesakosim. Nu, piesakojiet, protams. Kā vēlreiz? Graudaspēks. Iedosiet bildīt ar viņu. Nu, gan jau ir bildīt ar maniem, jā? Jā. Mēs varējām paņemt spīd. Normāli. Jā, mēs varējām paņemt spīd telefonu. Crazy, jā. Tāda iespēja. Mēs varējām spīdam telefonu atņemt. Crazy. Šis labs. Šis labs. Labākā, tas ir labākā vieta, kur aizmirst savu telefonu, cepot maizi, jā. Jums jau jātego, ka tagad tā ir vieta, kur viņš aizmirst telefonu savējo gandrīz, ja domājaties. Vienīgā vieta pasaulē. Nu, to tev. Jā, graudaspēks, tas esmu es. Jūs viņam dosiet šis kas tās par bumiļām? Jūs no Rīgas skolas esat? Nē, es esmu no Cēsīm. Baigi tā. Kur no Cēsīm? Tu jau Rīgā dēļ.
Nu labi. Jūs no Rīgas, ja? Reku tās augšējāt varat paēst. Viņš arī viņu sēda. Divi džeki gribēja nopērt, es teicu, ka 10 eiro. Ēdiet, protams. Bet zin kā ir, varat braukt ar skolotājiem pie manīm uz ekskursiju. Mums notiek ekskursijas Jelgavā. Un šitādu pašu maizi jūs arī varat izcept. Varat paņemt līdz vienu šito. Nedošu viņam, došu jums. Ieliec pāris maizītes sev līdzi. Man kādam šeit padarīt ēlēm šajā. Nav tā kā dabūt, ka viņa bildīt. Kā izdarīt? Lai bildi dabūtu? Cep maizi dzīvē, un varbūt kādreiz tev būs arī iespēja tāda. Tā, izslēdzās mans ģenerators. Tas nekas piedarbināts. Ja. Viss tā lieta darīta. Tā. Viņš viņu neēdīs? Lūdzu, rekur. Spīd! Parādīšu arī savējam laiviņā, parādīšu, kā tas izskatās. Rekur šādi. Liksim cepties. Un tad jau pēc tam nākamais laiviņš būs no lidostas. Tā, tu filmē kaut ko? Počais, jā? Tie krāsnes vai kā? Jā, tā, lai tev to virtuvīt var redzēt. Vai tad es aizmugurīt aiziešu? Labs, davai, mēģinām likt, kad cepties. Es varu nopučēt ātri. Pagaidi. Tev draudzene tevīm un manīm nofilmē. Davai, nāc nobildēsies, būs tas labāk bilde. Tas, ka nav, man tas nav baigi, tas būs Delfos. Ar sevīm negribēji, ne? Nevari Delfos būt, ja? Tā tulīt vēl vienu? Okay, un tagad bez, jā? Tikai, jā. Ar manīm, jā? Jā. Labi, tas tev privātai kolekcijā ir slavenāko Latvijas maiznieku, jā? Super. Super meitenes, forši. Tā, jāiedarbina, jāizcep, jānovācās un... Es pat nepamanīju. Iedomājies, cik droši šeit ir tomēr. Jā. Starp mums abiem. Jā, starp mums abiem, jā. Labi, paldies sekotāji, kā jūs tikko dzirdējāt. Tad Spīds tur bija aizmirsis savu telefonu. Vienā brīdī redzējāt, ka apsargs viņam atnāca pakaļ. Tā kā paldies Kārlim, paldies Kāļa puikam. Un dzirdam, redzam, koks mums ir iestādīts. Mūzika skan un tūlītās jau viņš tālāk dosies projām un līdz brīvības piemineklim. Mazliet pačukstu, ja? Labi, paldies jums visiem!